Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Un šodien tēma nav nekas būtiski mainījies. Smagas pozicionālas kaujas vairākās vietās - Hersona, Avdijevka, Bahmuta galvenās no tām. Un spriežot pēc tā, ko mēs redzam pie Avdijevkas, tad ķīmiskā kombināta šturmēšana tuvākā laikā nenotiks. Tāpēc nāksies man nomainīt šo te bildi uz kaut ko, tas, kas vairāk atbilst šīs dienas momentam. Bet sākam kā parasti ar apšaudēm, un tad no apšaudēm var minēt divas. Pirmā pie Odesas, Krievu raķešu apšaude, par to pastāstīšu nākošajā slaidā. Un Luhanskā Ukraiņu spēcoperācijai ir nogalināts viens kolaborants, kurš sadarbojas ar okupācijas varu. Kas notika pie Odesas? Pie Odesas Krievu armija ar raķetēm ir apšaudījusi civilo kuģi, kurš atradās Odesas ostā. Un kuģis ir guvis bojājumus, nav noslīcis, bet spriežot pēc tā, cik daudz ap šo kuģi rosās Ukrainas speciālajie dienesti tagad, izskatās tā, ka tajā kuģī kaut kāda krava tomēr bija. Un tad redzēsim, kā tas viss tālāk mums attīstīsies. Un tad, ņemot vērā to, ka Krievi tagad uzbruk arī tā skaitā civilam kuģiem, tad mainīšu krāsu arī šim te rajonam. Krievu flote to nekontrolē, bet viņi, kā mēs tagad redzam, ar saviem raķešu uzbrukumiem var ietekmēt kuģošanu šajā reģionā. Tad attiecīgi krāsu arī jāmaina. Hersona šeit atkal visi galvenie notikumi ir pie krinkiem, un tas, ko mēs tagad redzam, mēs redzējām to, ka Ukraiņi mēģina lausties ārā no krinkiem. Vienlaicīgi arī Krievu armija uzbruk no vairākiem virzieniem, bet šeit viņu uzbrukumi, teiksim tā, nav pārliecinoši, un Ukraiņi atkal pārliecinoši notur tās pozīcijas, kuras ir viņu rokās. Un viens interesants moments ir, un es paskaidrošu, ko tas varētu nozīmēt. Te mēs redzam Ukraiņu dronu video. Nevaru parādīt video, parādīšu atsevišķos kadrus. Te mēs redzam, ka Ukraiņu drons, Ukraiņu vienība uzbruk Krievu bruņmašīnai. Un tad viņi lido, pietuvojās iet uzbrukumā, un te mēs redzam, ka tā bilde mainās, un te vēl neaizlidot līdz šim mērķim, izskatās tā, ka kontrole par dronu tiek pazaudēta. Un ja mēs paskatāmies to vietu, kur tas uzbrukums notika, tas notika aptuveni šeit. Un tas nozīmē, ka Krieviem šeit ir izvietotas elektroniskās karadarbības vienības, kuras tad traucē šo dronu darbību. Tad, attiecīgi, šeit Ukraiņu spēkiem ir jāpielieto citas ieroču sistēmas, bet vienlaicīgi tā ir arī laba ziņa, jo, ja mēs paskatāmies uz šo te aptuveni rajonu, tad tas ir tas rajons, kur Ukraiņu droni dominē, un viņi principā uzbruk jebkuram objektam un ir spējīgi iznīcināt jebkuru mērķi šajā teritorijā. Un, ja mēs paskatāmies uzbrukumus pēdējās nedēļas laikā šajā vietā, tad te mēs acīm redzam, kā mums tā vieta bija saucās, Karsunka. Jā, tad visa tā koncentrācija pamatā ir pie Karsunkas, un tas nozīmē, ka Ukraiņi noteikti veiks kaut kādas, divas lietas patiesībā tas varētu nozīmēt. Pirmais, ka Ukraiņi gatavojas kaut kādai operācijai, otra, kas sakrīt ar iepriekš esošo informāciju, ir tas, ka Krievu vienības ir sakonstatējušas šajā rajonā, un tad mēs redzam, ka tām vienībām Ukraiņi arī uzbrūk. Jebkurā gadījumā šeit mēs redzam, ka Ukraiņi diezgan pārliecinoši kontrolē situāciju, un neizskatās, ka Krievu armija ar savām darbībām ir spējīga kaut kā būtiski ietekmēt šo placdarmu, kur vēl likvidēt šo placdarmu. Zaporožija virziens šeit, tad attiecīgi spēku koncentrācija sāk dot rezultātus. Mēs redzam uzbrukumu uz Kopaņi un uzbrukumu uz Vierbave, un Vierbave ir arī nelieli panākumi. Tātad šie ir tie divi rajoniņi, kur Ukraiņu armija izdevās pavirzīties uz priekšu. Mazliet, bet vienalga labi.
Austrumu daļā šeit mēs redzam, ka uzbruk Krievu armija, un atkal mēs redzam uzbrukumu no Mikiļski virzienā uz Vaģani, apšaude gan Vaģani, gan Vuglidaram, un atkal uzbrukums uz Novomihailovku, arī bez kaut kāda pagaidām apstiprinājuma par to, ka Krievu armija izdevās kaut kur pavirzīties uz priekšu. Un pie Mikiļski situācija ir tāda, ka, atceraties, pāris dienas atpakaļ tad bija tā virzība uz priekšu Krievu armijai, kas tagad notiek. Mēs redzam, ka Krievu armija šauj pa šitām tie mežiņiem, kas atdala laukus vienu no otra. Nu, un ja Krievu artilērija strādā pa šo teritoriju, tas nozīmē, ka tur ir Ukraiņu armija, un tad viņi šeit arī mēģina noturēt savas pozīcijas. Pie Avdijivkas šeit situācija mazliet ir mainījusies. Tagad mēs redzam Krievu armijas aktivizāciju virzienā Toņiņki Sievernē, kā arī interesanti, ka tagad uzbrukumi iet nevis virzienā uz Stepava Berdiči, bet gan otrādi Krievu armija tagad mēģina nostiprināt savas pozīcijas gar dzelzceļa līniju un pārņemt to savā kontrolē. Un tad Krievu armija virzās uz ziemeļiem un uz dienvidiem šajos rajonos, un tad paskatoties uz lielāku karti, es tad mēģināšu paskaidrot, ko viņi dara. Tad šobrīd Krievu armija kontrolē aptuveni šādu te teritoriju, un tad viņu mērķis ir izdarīt ko? Viņiem, lai sāktu uzbrukumu uz ķīmisko kombinātu un uz Stepavu un Berdiči, un neuztraukties par to, ka Ukraiņi viņiem var uzbrukt no flanga. Viņiem ir nepieciešams šo flangu nostiprināt. Visvienkāršākais veids, kā nostiprināt flangu, ir virzīties gar dzelzceļu un ieņemt pozīcijas gar dzelzceļu. Tas ir plāns minimums. Plāns maksimums, protams, ir ieņemt Očereciņe un Novobahmutovku un Keramik Novokalinove. Un ja tādā veidā viņiem izdodas ieņemt šīs te pozīcijas, tikai tad viņi var mierīgi piedošanu, atgriežamies diemžēl pie sarkanās krāsas, viņi tikai tad var veikt savu uzbrukumu uz ķīmisko kombinātu un vispār uzbrukumu Avdijivkai. Tā kā pirms nav izpildīts šis vai šis uzdevums, uzbrukumu šeit mēs visdrīzāk neredzēsim. Situācija pie Bahmutas, diemžēl, ir pasliktinājusies, un mēs redzam, ka Krievu armija uzbruk, un te viņiem ir panākumi gan pie Jehidne, un, diemžēl, arī pie Klišejevkas. Šeit situācija ir mainījusies par sliktu Ukrainas armijai, un ja mēs paskatāmies to teritoriju šeit, tad tas, ko mēs redzam, ka Krievu armija uzbruka no divos virzienos, un viņiem izdevās atgūt kontroli par šo te dzelzceļa līniju pie Klišejevkas. Un ja mēs paskatāmies tad dzelzceļu, tad Krievu armija šobrīd kontrolē, pārzīmēsim labi, tad kontrolē šo te dzelzceļa daļu un tad šo te dzelzceļa daļu. Attiecīgi Ukrainas armija kontrolē situāciju pie Andrievkas un pašu Klišejevku. Tātad, Krievu nodoms šī gadījumā ir uzbrukt Klišejevkai un ieņemt Klišejevku. Un, iespējams, viņi darīs to pašu, ko darīja Vagners iepriekšējā reizē, ieņems sākotnēji šo ziemeļu pozīciju virs Klišejevkas. Ja viņiem tas izdodās, tad Ukraiņu spēki, kas atrodas šeit, nonāk ļoti sliktā situācijā un viņiem ir jāatkāpjas. Tāpēc atslēga šajā kaujā ir nevis kaujas par Kurdjumovku un Andrievku, bet gan kauja par Klišejevku un par šīm te pozīcijām. Un tad šīs te pozīcijas noturēšana ir atslēga veiksmīgai kaujas attīstīšanai šeit. Attiecīgi te Ukraiņiem tad arī jādabū jaunus papildus spēkus uz šejieni, lai viņi varētu atsviest Krievus tajās pozīcijās, kuri viņi bija pirms šī uzbrukuma. Un tad pie Berhivkas un Jehidne šeit mēs redzam, ka Krievu armija turpina uzbrukumu. Smagas apšaudes bija arī pie Grigorjevkas. Un tad pie Berhivkas, ko mēs redzam, ka viņiem izdevās vēlreiz pavirzīties uz priekšu pa dzelzceļu. Un tad attiecīgi pārņemt savā kontrolē vēl daļu teritorijas. Diemžēl šeit mēs redzam, ka diezgan konsekventi Krievu armija iet uz priekšu, un šeit Ukraiņu armija noteikti kaut ko ir jādara. Jo tendence šeit ir, kā jūs redzat, negatīva.
Virzienā uz Limanu šeit nav nekādu būtisku notikumu, bet te tiek ziņots par to, ka parādījās Vagneriešu 11. vienība. Parādīties varbūt tā viņa arī parādījās tur, bet pagaidām nekādas ietekmes uz situāciju šajā rajonā viņi nav atstājuši. Redzēsim, vai tas mainīsies tuvākajās dienās. Un Kupianskas virzienā klāt pie kaujām pie Siņkivkas un Ivaņivkas nāca arī kauja pie Krahmaļne. Un šeit, diemžēl, nav nekas būtisks, bet Krievu armijai izdevās pārcelties pāri ceļam un tad ieņemt to meža josliņu, kas gāja gar ceļu. Nekas būtisks, bet vienalga negatīva situācijas attīstība šeit. Un tad pāris vārdi par to, kas notiek Gazā. Gazā no tādām būtiskām vienību virzībām uz priekšu mēs neko neredzam. Izraēlas armijai ir problēmas virzīties uz priekšu. Viņiem vajag kaut kādā veidā mainīt savu taktiku vai atkal pielietot vairāk spēku, lai kaut kāda virzība uz priekšu viņiem notiktu. Un parādās informācijas par to, ka viens no grupējumiem, kas atrodas Gazā, bija pārtvēris kontroli par vienu no lieliem tādiem nopietniem droniem šajā rajonā. Pagaidām apstiprinājuma tam nav, bet galvenā diskusija tagad ir par ko? Galvenā diskusija iet par to, ka vajadzīga uguns pārtraukšana. Un ko mēs te redzam? Te ir 5 citāti, visi par pārtraukšanu. Sākam ar Hamas pusi. Abu Obeida, kas ir Al-Qassam brigāžu runas vīrs, pateica, ka ķīlnieku vai tikai pāris ķīlnieku atgriešana būs iespējama tikai apmaiņā pret visaptverošo vienošanos, kas, protams, sevi iekļauj uguns pārtraukšanu. Hamas vadība pateica, ka ķīlniekos atlaidīsim tikai pēc mūsu prasību izpildi, un galvenā no tām būs uguns pārtraukšana. Ko atbild pretējā pusē, Netanjahu pateica, nekādas uguns pārtraukšanas, pirms visi ķīlnieki nav atbrīvoti. Vispirms ķīlnieki, pēc tam uguns pārtraukšana. Baltā namā runas vīrs Kirbijs pateica, ka Baltais namu un aizsardzības departaments neatbalsta nekādu visaptverošu uguns pārtraukšanu, tomēr viņš pateica, ka atbalsta mazas pauzes, lai palīdzētu civiliedzīvotājiem piegādāt humanitārās kravas, humanitāro palīdzību viņiem, vai arī evakuēt no kaujas rajona. Un to pašu pateica NATO ģenerāls sekretārs Stoltenbergs. Viņš pateica, ka NATO atbalsta humanitārās pauzes, lai palīdzētu civiliedzīvotājiem, kuri atrodas Gazā. Un ziemeļos nekā būtiska nenotiek ziemeļos. Hezbollah, kā izrādījās, nav nemaz tik foršs un atbalstošs partneris Hamasam, kā tika domāts pirms šī, kad sākās konflikts un kad sākās darbība. Tāpēc šeit tīpaši salīdzinām ar to, kas notiek Gazā, šeit ir klusums. Un tad atgriežamies atpakaļ uz Ukrainu. Tātad šeit ir smagas kaujas. Mēs redzam, ka abas divas puses koncentrē savus spēkus, koncentrējās 3 rajonos. Hersonā, pamata 3 rajonos. Hersonā, Avdijevkā un Bahmutā. Un Ukraiņi, 4. vieta Ukraiņi ir atkal aktivizējušies Raboķine virzienā, bet visas virzības uz priekšu ir absolūti minimālas. Un tad tas ir tas, ko arī ģenerālis Zalužņijs nosauca par pozicionālo karu. Nekādas lielas kustības uz priekšu un nekāda liela teritoriju nesagrābšana, neatbrīvošana, diemžēl tuvākā laikā nenotiks. Tas arī noslēdz manu šodienas ziņojumu. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!